Krāpnieki ir palikuši reāli viltīgi. Es, kad ieraudzīju šo schēmu, man bija tāds, zvana no Svetbanka telefona numura. Jā, krāpnieks spēja mainīt numurus. Un saka, ka Svetbankā no tavas kartes mēģina nozagt naudu. Pēc tam uzreiz atnāk īziņa it kā no Svetbanka, kur ir teikts, ka jums ir jāceļ kaut kāds maksājums. Un cilvēks tiešām tajā brīdī notic, ka tā ir reālā Svetbanka un sāk darīt visu darbības, ko viņam saka pa telefonu, apstiprina Smart ID PIN 1, tad krāpnieks tiek iekšā cilvēku bankā, un tad viņš sagatavo maksājumu un veic maksājumu. Cilvēkam Smart ID parādās, ka viņam no konta tiek aizsūtīti 1500 eiro. Kad viņš jautā šim krāpniekam, kāpēc no konta iet prom 1500 eiro, krāpnieks saka, nē, neiet prom no konta, bet tā ir šī te viltus maksājuma atcelšana, lai gan tas īstenībā ir maksājums uz krāpnieku kontu. Uzmanies, nekad neapstiprini Smart ID, ja gadījumā kāds tev zvana. Tikai tad, ja tu kādam zvani, tu drīkst apstiprināt Smart ID. Par šo un dažādām citām zvanu krāpšanām es stāstīšu rīt Star FM 9 no rīta raidījumā Krāpnieku kods, un es ceru, ka tu kaut ko iemācījies.